Veicām šodien vispārējo veselības pārbaudi un bija diezgan patīkama pieredze šādas veselības pārbaudas, kur tevi pārbauda principā no papēžiem līdz matu galiem ir ārkārtīgi vērtīgs, man liekas. Tas, ka mēs esam no 8:30 rītā līdz 2 dienā spējuši apmeklēt 9 dažādus speciālistus, nodevuši visas iespējamās analīzes un saņēmuši arī speciālistu slēdzienus un tos visus pie tam apskatījuši kopā ar gataviem analīžu rezultātiem, tā ir milzīga pievienotā vērtība. Mums pašiem nebija jārūpējas par pierakstus pie speciālista. Mums nebija šī diena pašiem kaut kā jāsakārto un jāizmežģ prāts, domājot, ko, kad, kam, pēc kā. To visu izdarīja Capital Clinic Rīgā administrācija un speciālisti, kas ar mums sazinājās, izzināja, uzzināja, cikos mēs varam ierasties, cik ilgs laiks mums ir visiem izmeklējumiem un vienkārši salika ideālu dienas plānu, kur bija brīdis arī kafijai pēc analīžu nodošanas un arī lai ieturētu pusdienas, tā kā, manuprāt, vienkārši tiešām ērtāk man ir laikam grūti iedomāties, kā to var izdarīt. Es šīs programmas ietvaros biju pie tādiem speciālistiem, kādus es līdz šim nebiju apmeklējusi. Teiksim, elektrokardiogrammu, ehokardiogrammu un citus izmeklējumus es nebiju veikusi nekad. Un tad bija tādi pāris, kā piemēram acu ārsts un optometrs, kur es nebiju bijusi šķiet kopš kaut kāda vidusskolas jāatzīst. Mans ieteikums laikam būtu tiešām saņemties, pierakstīties, atbraukt un veikt tās pārbaudas, jo man liekas, ka katram pašam par sevi ir saprotams, ka mēs automašīnu reizi gadā pārbaudām, bet man liekas, ka sabiedrībā nav tā izpratne, ka pašam sev vajadzētu vismaz reizi gadā pārbaudīt. Bet tad, kad arī liekas, ka viss ir kārtībā, tad aizdoties un lieku reizi pārliecināties, ka viss ir kārtībā, vai kaut kur ir ko pieslīpēt, tad laicīgi to visu izdarīt. Un tieši tam šīs pārbaudas vismaz manā galvā ir visvērtīgākās un visvajadzīgākās.